Nu viss! Fiks bija pārliecināts, ka Phileas Foggs ir zaglis. Viņš izbrauca no Londonas steigā. Viņam ir palīgs. Viņam līdzi ir daudz naudas. Viņš izbrauca no Londonas tikai dažas dienas pēc zādzības. Visi šie fakti apstiprināja policista aizdomas par Phileasu Foggu. Fiks nolēma ar steigu iet uz pastu un nosūtīt Londonas policijai telegrammu. Tajā viņš rakstīja: Atradu bankas zagli, Phileasu Foggu. Sūtiet uz Bombeju apcietināšanas orderi. Fiks. Londonā visi runāja par derībām starp Phileasu Foggu un kluba biedriem. Kluba biedri bija pārliecināti, ka Phileas Foggs nevarēs apbraukt apkārt pasaulē 80 dienās. Citi teica, ka viņš derībās uzvarēs. Cilvēki daudz runāja par to, ka riskēt ar tik lielu naudu bija neprātīga ideja. Un tad atnāca telegramma no policista Fiksa. Tātad viņš nemaz nav džentlmenis. Viņš ir zaglis, teica viens kluba biedrs. Skaidrs, kāpēc viņš tik ātri gribēja braukt prom. Atcerieties, viņš izbrauca tajā pašā dienā. Mēs visi runājām par zagli, bet viņš runāja par to, ka ir iespējams 80 dienās apbraukt apkārt visai pasaulē, teica citi.